Ziemupe Pāvilostas novadā ir pazīstama kā vieta, kur ik decembri Rūķupē ir sastopams Ziemassvētku vecītis kopā ar saviem čaklajiem rūķiem. Šogad gan lietu kārtība šeit ir savādāka, jo gan Ziemassvētku vecītis, gan rūķis rakstītājs un rūķis plānotājs ir atbildīgi un ievēro valstī noteiktos ierobežojumus, taču tas nebūtu nemazina svētku radīšanas prieku Rūķupē. Citā laikā mēs noteikti, es kā rūķis rakstītājs, vestu bērnus pastaigā pa Rūķupes mežu. Mēs arī uz priekšu iesim. Viena no Rūķupes tādām vēsturiskākajām vietām ir Rūķu kroņkalns, ko mēs šeit redzam, kur agrāk tika kronēti rūķi. Jo, lai gan šobrīd mūsu rūķis ir Ziemassvētku vecītis, tā tas nav bijis vienmēr. Pirmais rūķis bija Fekusko Eibraks. Un viņš arī ir tas rūķis dēļ, kura principā Rūķupe izveidojās, jo viņš tā kā motivēja rūķus nākt kopā, darboties kopā un izveidot rūķu ciemu. Un šie stāsti, un ne tikai šie stāsti, ir atrodami ceļā šeit gar jūras, varētu teikt, gandrīz pašu krastu. Ir arī Rūķupes skola vēl, un tad ir vēl vairākas takas, kurās tad cilvēki var iet un baudīt. Un kā jau pirmīt arī redzējām, Ziemassvētku vecītis ir sastopams tādā vizuālā atveidā, un tā ir mūsu, varētu teikt, ja citi saka, parasti ir svētku eglis, mums ir svētku priede. Jo mēs Rūķupē atrodamies pie meža, mums ir mežiņš, mums ir jūra, bet mums to egļu nav tik daudz, un lai nebūtu tik daudz tās eglis jācērt, jo katrs, kā mēs zinām, Latvijā drīkst nocirst vienu egli, tad mums ir savas svētku priedes, un tad vai nu mūsu centrālajā priedē, jebkurš skatītājs, klausītājs, apmeklētājs var atvest savu mantiņu, tikpat labi var braukt un varbūt izveidot kādu mākslas instalāciju, gluži kā šī, ko mēs redzam arī vēl uz priekšu. Tie ir zīmējumi, kas ir krāsoti ar akrila krāsām, ja es pareizi sapratu, no mākslinieces atceļojuši no rendas, kas ir, negluži tepat blakus Rūķupei. Radīsim to svētku sajūtu kopā, ja ne savādāk, tad vismaz kopā to taisot. Respektīvi, katrs, kuram ir kaut kas foršs radošs, var šeit Rūķupē izpausties. Jā. Pielikt savu priedu, izvēlēties, pielikt kādu mākslas darbu. Jā, var izvēlēties vai nu priedi, vai kādu meža ielociņu, vai kādu īpašu vietiņu, kuru noskata, un tad liekas, jā, tas varētu būt varbūt mūsu ģimenes īpašais svētku stūrīts, ar ko mēs labprāt dalītos ar citiem cilvēkiem. Šīs lietas gan ir jāsaskaņo vai nu ar mani, rūķu rakstītāju vai rūķu plānotāju, jo tāda nesankcionēta lietiņu izlikšana varētu būt jau huligānisms. Tas mūsu aicinājums tieši tāpēc ir braukt un veidot kopā, jo mēs, rūķi, esam ieguldījuši savu laiku un darbu, lai izveidotu to pamatu taku, to pamatu sajūtu, un ik pa laikam vēl kaut ko tomēr liksim arī klāt, bet, diemžēl mūs šeit īsti sastapt nevarēs, jo, klātienē mēs īsti tikties nevaram, bet mūsu klātienē var dzirdēt. Šeit pat arī Ziemassvētku vecītis uz vietas darbojās un skaļi mēdz sarunāties starp saviem video projektiem vai Zoom zvaniem, ka viņš tieši tāpat ir dzirdams šeit uz vietas tādā areālā, varētu teikt, kur var gan viņam aizsūtīt kādu ziņu, un viņš var to nolasīt tā kā tiešajā ēterā vai tepat Rūķupē, ka tad var dzirdēt, ka viņš tiešām te ir. Tas aicinājums tāpēc ir nebraukt un nedrūzmēties vienā nedēļas nogalē, bet principā Rūķupe ir atvērta, mežs ir atvērts, jūra ir atvērta, un brauciet, baudiet tad, kad jums ir laiks, un tas ir vislabākais laiks. Un tie, kas ir atbraukuši jau šajā nedēļas nogalē, iepriekšējā nedēļas nogalē, saka, ka brauks vēl, un tā jau ir tā iespēja būt, nākt, un tiešām baudīt dabu, baudīt vienkārši pašu būšanu un vienkārši
staigāt, elpot, priecāties, jo tas ir veids, kā mēs šogad varam svinēt, un tas nav sliktākais veids. Tāpēc, jā, būsim atbildīgi un darīsim to it kā atsevišķi, bet tai pašā laikā kopā, jo katra tā mazā daļiņa, ko kāds no jums šeit atstās, būs mums kopējam priekam. Šis arī ir īstais padoms. Dodieties dabā un nevien svētkos, bet arī brīvdienās un darbdienās, lai būšana dabā ir notikums un piedzīvojums. Svētkus var svinēt vērojot zvaigznes, klausoties jūrā, ieelpojot mežu un acīm mirdzot kā sprakšķošs ugunskurs. Un arī tos šeit var dabūt. Rūķupes rūķi kopā ar Ziemassvētku vecīti jau 6 gadus rīkojuši labdarības akciju. Arī šogad tā notiek, un šobrīd ir īstais laiks piepildīt lielo dāvanu maisu. Labdarības akcija Piepildīsim lielo dāvanu maisu. Ziemupiešiem priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu vēl Valdis un Zane no Rīgas. Cik skaisti un kāds prieks, cik šeit ir visa kā jauna un skaista. Un eļļas un tējas un gultasveļas un kafijas. Nu, skaisti tiešām, jā, ļoti skaisti. Nu, būtībā tiešām ļoti liels paldies Valdim un Zanei par šo sūtījumu, kurš ir akcijas Piepildīsim lielo dāvanu maisu ietvaros. Rūķi jau daudzus gadus šādu akciju rīko, bet šogad ir mazliet savādāk. Mēs vairs ar Rūķu motivāciju brigādi nevaram aizbraukt pakaļ šīm dāvanām, tāpēc mēs esam izvēlējušies aicinājumu, kad var šīs dāvanas vest cilvēki uz Rūķupi, vai arī tad sūtīt ar DPD kurjeru. Savukārt šo kurjeru mēs esam izvēlējušies tāpēc, ka viņi mums ir mīļi draugi. Bija laiks, kad mums vajadzēja pakas sūtīt ģimenēm pa visu Latviju, un viņi atsaucās, un viņi mums viņas aizgādāja. Nu, tāpēc mēs tagad atkal tā ar labu atdaram un aicinām caur viņiem arī šīs pakas piegādāt mums šīs dāvanu saiņotās pakas. Dāvanu maisam. Mēs tā kā aicinām, lai cilvēki varbūt tās ieliek pārtiks preces, kas nebojājas, tiešām šīs gultas veļas, saimniecībā noderīgās lietas, skolas piederums. Un šogad tā ļoti īpaši mēs vēlamies arī, tā kā, lai tiek labums vēl kādiem trešajiem, atbalstīt mazos tirgotājus un mājražotājus. Un tā kā dāvanu kartes iegādāties pie viņiem, un mēs šīs dāvanu kartes pēc tam atkal ar Rūķu un Ziemassvētku vecīti nogādāsim tiem cilvēkiem, kuriem tās noderēs. Un būs 3 priecīgas puses. Būs tas, no kura šī dāvanu karte būs dabūta, jā, tas būs priecīgs. Priecīgs būs Ziemassvētku vecītis, jo viņam būs šī dāvana, ko dāvināt, un priecīgs būs dāvana saņēmējs. Kā jūs nogādāsiet tās dāvanas? Es saprotu, pa visu Latviju tiks sūtītas, vestas. Ir tā, ka mēs, tad, kad akcija jau tā kā noslēgusies tajā vidusposmā, tad mēs sazināmies ar Kurzemes reģiona sociālajiem dienestiem, darbiniekiem, un attiecīgi tad noskaidrojam no viņiem, kuras ir tādas ģimenes, vientuļie pensionāri, cilvēki, kuriem tas tad arī būtu nepieciešams visas šīs lietas, kas dāvanu maisā ir ieliktas. Un pēc tam mēs sazināmies ar pašām arī šīm ģimenēm, noskaidrojam precīzi, kas ir tās lietas, ko viņiem vajag, un braucam ciemos. Līdz kuram laikam var sūtīt šeit uz Rūķupi jums dāvanas? Dāvanas līdz pat gada beigām. Līdz 31. decembrim. Adrese kāda ir? Ziemassvētku vecītim Rūķupē, Ziemupes pasts, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Un tā dāvanu izvadāšana, izsūtīšana notiks tad janvārī. Jā, ir tā, ka tas mums arī jau ir kā tradīcija. Šīs dāvanas mēs savukārt dāvanu saņēmējiem piegādājam jau jaunajā gadā, janvārī, februārī. Lai tā kā paildzinātu to Ziemassvētku prieku, jo ir jau pierasts, ka tas Ziemassvētku prieks nāk decembrī. Un tad janvārī un februārī dažreiz paliek skumīgi. Bet Ziemassvētku vecītis saka, ka netrīkst nevienam būt skumīgi. Tāpēc mēs vedam tad, kad jau ir janvārs, februārs, kad svētki ir pagājuši. Visus šos 6 gadus, jā, ir tā darīts, ka mēs braucām ciemos pie bērndārziem, pie skolām, viņš šīs dāvanas bija sagatavojuši, tas viss bija ļoti jauki, bet, ir tā, ka šī situācija liek mazliet mainīt, varbūt tos ierastos paradumus, bet tas nenozīmē, ka ir sliktāk, tikai savādāk, un ir veids, kā savādāk atgādāt savukārt šīs dāvanas uz Rūķupi, var izmantot šo kurjeru
piegādi, bet, ja cilvēks vēlas sagādāt kādam prieku, es domāju, ka šis nav šķērslis. Šis bija labs stāstīns. To es tev aizsūtīšu, roķa rakstītā. Tas bija labs. Jā, to es jums pie ugunskura izstāstīšu. Jā. Atgādini mani, jā, tikai lūdzu. Jā, ļoti labi. Tā. Tā. Un, kur man palika? Man vajag Alisītei. Tu atbildēji Alisītei? Vēl nē. Rūķi. Man pašam neiet tik ātri, ja? Tu varētu man palīdzēt. Ko mēs rakstam Alisītei? Ka saņēmām vēstulīti, ka novēlam labu veselību, un pajautā, ka iet murītim. Jā, labi, jā. Viņa jautā par to, vai dāvanas tiks piegādātas kā parasti. Dāvanas tiks piegādātas, tu nomierini viņu, jā, bet būs nedaudz savādāk. Mani būs grūtāk ieraudzīt. Bet noteikti viņa aizsūt, lai viņi manu zumzumojās, vai virtulī mani atrod, jā? Jā, bet aizsūt arī rūķu plānotāju numuru, lūdzu. Jā, labi. Jā, labi. Tā, kas te mums te ir? Aha, ir. Tā. Labvakar, nosūtam mūsu ģimenes kuriozo atgadījumu. Evelīnas vecvecāki vienmēr sekojuši līdz mūsdienu aktualitātēm un tehnoloģijām. WhatsApp, Facebook ir aktuāli arī viņu dzīvē. Bet vienu reizi Omei sanāca smieklīgs atgadījums. Kad televizors bija sācis niķoties, Oma konstatēja, ka televizors neiet. Zvana teta palīdzības dienestam uz numuru. Automātiskais atbildētājs liek izvēlēties ciparus, lai savienot ar īstajiem operatoriem. Kaut kā gadījās, ka Ome nepamanīja, viņas telefons bija norēģējis uz šiem cipariem un piezvanīja uz 113. Tātad viņi paceļ un saka, labdien, kā varam palīdzēt, Ome? Sveiki, man ir saplīsis televizors, nesaprotu, kas atgadījies. Rāda, ka lādējies, un tā jau kādu stundu. Tas ir labs. Mēs nevaram palīdzēt, mēs ar to nenodarbojamies. Kā nē? Ko tad man tagad darīt? Tur tie burbulīši rāda, ka lādējas, varbūt jārestartē. Es jums jau stundu zvanu, un tagad jūs man pasakiet, ka man nepalīdzēsiet. Atvainojiet, kundze, bet šī ir neatliekamās palīdzības numurs. Kā interesanti. Gadās. Šis ir labs. To atzīmē, lūdzu, atsevišķi. Šito mums ir jāsūta. Jā, ļoti labi aizsūtījām. Man rūķis sāk sūdzēties, ka mani joki ir veci kā mana bārda. Un tāpēc es palūdzu palīdzību, lai man atsūta visādus pekstiņu stāstus. Tādus interesantus notikumus, nenotikumus, pārpratumus, atgadījumus. Un tad es atkal varēšu rūķiem stāstīt pie ugunskura. Viss notiek ļoti interesanti. Viss notiek virtulī, virtuālā vidē. Un draugi, vecākiem bērniem tā grūtāk, bet tiem jaunākiem viņi lieliski pārzina šīs tehnoloģijas. Un man iet grūtāk, man te jāprasa rūķiem palīdzība reizēm, bet to jau mēs te visus sazināmies, un daudz vienkāršāk ir arī konsultēt labos darbus, sliktos darbus, jo viss automātiski ģenerējās, tabulās sakārtojās, un viss uzreiz ir skaidri redzams. Jā, tā,
Forši. Ko tad tiem bērniem jāsūta tevi? Mani var atrast arī Facebookā, un var atrast arī vairākos virtuļos. Man patīk tas tāds gadījums, kad mani var noķert pat radioviļņos. Jā, un es esmu visur šobrīd. Diemžēl mani aptaustīt būs tā sarežģītāk, jo vecīts ir atbildīgs. Viņš tomēr uzmanās. Jā, un tāpēc es jums vēlāk arī parādīšu veidu, kā satikt vecīti, viņu nesatiekot. Tas būs interesanti. Karš tagad ir īstai. Un, draugi, tā jūs arī varēsiet mani satikt. Savādāk mēs tiksimies tikai virtulī. Juhu! Vai ne? Ko tev bērni raksta? Viņi prasa, kā man iet, kā man ar veselību. Nu, viss ir kārtībā, varu iepriecināt, viss ir forši. Un vēl viņi jautā arī par kā tas šogad ar tām dāvanām būs. Bet es viņus nomierinu, ka viss ir spēkā, Ziemassvētki notiek. Viņi notiek nedaudz savādāk, bet viss būs. Un tie labākie rakstītāji varbūt saņems kādas dāvanas, pārsteigumus? Noteikti reizi nedēļā Ziemassvētku vecītis arī viņus pārsteigs. Mums būs tāds interesantākais pekstiņu stāstiņš, un tad Ziemassvētku vecītis izdomās arī, kā pārsteigt. Un, draugi, protams, man vislabāk patīk īstas Ziemassvētku vēstules ar piparkūku smaržu. Un, ja jūs gribēsiet ar mani arī aprunāties, ar mani vislabāk varēs aprunāties Zumzumā. Bet tur būs iepriekš jāsazinās ar rūķi plānotāju, lai mēs pārāk daudz nesākam runāt. Tad mēs neviens neko vairāk nesapratīsim. Jā, bet, jā, īsta vēstule. Īsta piparkūku smarža. Paldies Beatrisei, paldies Beatrisītei. Jā. Vēstules jau esi saņēmis? Ja nemaldos, man rūķis ziņoja, ka kaut kur ap 200 vēstulēm šobrīd no dažādām valstīm, arī no Krievijas, no Vācijas, un tad vēl bija no Dienvidkorejas dažas vēstulītes atnākušas, jā. Tas tāds man arī bija neliels pārsteigums. Jā, bet vēl joprojām līdz Ziemassvētkiem jau tāds mirklīts laika, tad mēs arī gaidīsim vēl vēstulītes, jā, tā. Ko tie bērni raksta tais vēstulītēs? Kā kuri. Ir bērni, kuri prasa iPhone, prasa Lego, bet kas man vislabāk patīk tajās vēstulītēs, kurās raksta, kā pašam iet, kādi tie labie darbiņi sanākuši, un kādi varbūt netik tie labie darbiņi, un arī prasa veselību, omītēm, mammām prasa veselību. Šajos laikos veselība, jā, tas ir svarīgi. Vēlējums no vecīša būtu šāds, kad mums ir vajadzīgs miers. Mēs visu laiku sakam, mēs skrienam, nav laika, ir ļoti liels stress, ir ļoti lielas neskaidrības. Vienkārši apsēdies un miers tas ir no iekšienes, no sirsniņas. Un tikko tevī būs miers, tu redzēsi apkārt, arī viss paliks mierīgi. Un lai garausi to, kas nav jādzird, nevajag lieki satraukties, vajag izbaudīt mirkli arī sev.